Sveicināti visiem! Paldies par laipnajiem vārdiem. Tad šodien es jums mēģināšu pastāstīt nedaudz par to, ko pārējie runātāji jau iezīmēja. Ar kvantiem un kvantu tehnoloģiem ļoti daudz paralēli visādi virzieni iet un attīstās. Tad es pārstāvēšu to daļu, kas ir par tiem kvantu sensoriem. Un pirms es iesāku stāstīt un kaut ko rādīt par jau minēto specifisko problemātiku ar GPS signālu, ir jāsaprot to, ka tas kvantu tehnoloģijas un tie kvantu sensori, viņi nemēģinās risināt kaut kādas potenciālas nākotnes problēmas. Var cilvēku, ka mēs kaut ko pētām, izpētīsim, kaut ko atklāsim, uzzināsim un pēc tam meklēsim viņiem kaut kādu pielietojumu, mēģināsim kaut ko no tā izveidot. Patiesībā tas, ko tie kvantu tehnoloģijas, kvantu sensori, ko viņi palīdz risināt, tās ir aktuālas lietas, kas patiesībā mums jau šobrīd notiek. Tas ir pirmais uzsvars, ko es gribēju sākumā uzlikt, un viena no tādām aktuālām lietām, kā jau Valdis iezīmēja, ir mūsu atrašanās vieta, ko bieži vien mēs izmantojam GPS. Tad pirms mēs runāsim par viņu problēmām, kas saistās varbūt ar GPS, ātri atcerēsimies, kā tieši darbojas GPS, jo iespējams mēs esam dažādi līmeņi speciālisti un dažreiz visā tādā informācijas daudzumā un trakumā lietas bišķi mēs mēdzam samulst, kā īsti tas strādā. Tad, lai mēs būtu viensprāts par to, kā lietas notiek, tad mazs atgādinājums par to, kā darbojas tad GPS. Tad kā tā iekārta, kā tas GPS uztvērējs var zināt, kur es atrodos, ja citreiz es nonācu pat kaut kādā man svešā pilsētā, vai es esmu kaut kur ļoti dziļi mežā, un es pats īsti nezinu, kur es atrodos, bet tas aparāts, kas bieži vien mums ir turāms rokā, viņš zina, kur es atrodos, un patiesībā gana precīzi. Tad izrādās, ka patiesībā nevis viņš tik labi zina, kur es atrodos, bet viņš ļoti labi zina, kur atrodas tie satelīti tur augšā. Jo tie satelīti tur augšā, kas orbītā mums apkārt ap Zemi atrodas, viņi visu laiku patiesībā nevis mēģina saprast, kur es esmu, bet viņi patiesībā visu laiku sūta signālu, un viņi stāsta, kur viņi paši atrodas. Un tad mums vajag dzirdēt, kā viņi mums stāsta, kur viņi mums atrodas. Tie vairāki satelīti, vismaz 3. Tad tur ir vēl viens atsevišķs svarīgs jautājums, kā viņi sasinhronizēti visi ļoti labi laikā, tie signāli. Bet tad, kad es zinu, kur atrodas tie satelīti tur augšā, tad izrādās, ka pret viņiem es varu izrēķināt to savu pozīciju sev. Un tā es uzzinu, kur es atrodos. Respektīvi, mēs ne tik ļoti sūtam to informāciju uz tiem satelītiem, bet tieši otrādāk mēs laiku klausamies, ko tie satelīti stāsta mums, kur viņi atrodas. Un pēc tam jau mēs te izrēķinām pēc tiem satelītiem, kāda ir mūsu tā relatīvā pozīcija. Par problēmām ar GPS. Tur var būt vairākas problēmas ar GPS. Viena, protams, ir saistīta ar pašu satelītu darbību. Tur var kaut kas notikt. Var kaut kas gadīties ar mūsu uztvērēju. Tur arī ir virkne ar kaut kādām problēmām. Un vēl pa vidu var būt visādi šķēršļi. Ir tīpaši dabīgie šķēršļi, kas var būt. Tie visi var traucēt GPS signāla darbībai. Bet šeit es gribētu izcelt 2 specifiskus mākslīgus šķēršļus, kas var traucēt mūsu GPS signāliem. Un viens no tādiem ir traucēšana. Un tā traucēšana notiek nosacīta gluži vienkārši, ka mūsu uztvērējs mēģina tos ļoti, ļoti tālos signālus, kas jau tā, ka viņi nonāk līdz mūsu Zemē un pa vidu vēl kaut kādi šķēršļi, ir ļoti traucēti un niecīgi tādi signāli. Un mēģina viņus uztvert, tad pietiek kaut kur tuvumā atrasties kaut kam līdzīgam, kas staros mūsu uztvērēju tanī frekvencē, un tā teikt piesārņinās mūsu uztvērēju, un viņš vairs nedzirdēs tos satelītus, un mūsu signāls būs pazudis. Ja? Un mēs vairs nevarēsim saprast, kur ir tie satelīti, nevarēsim saprast, kur mēs atrodamies paši. Tad šai problēmai nosacīti ir viens mazs plusiņš, ja kaut kādā nelaimē var saskatīt arī kaut ko pozitīvu. Tas pozitīvais ir tas, ka visticamāk tas uztvērējs sapratīs to, ka viņam tas signāls ir piesātināts un ka viņš ir pazaudējis to tiešo komunikāciju ar tiem satelītiem tur orbītā. Ja? Līdz ar to mēs būsim informēti par to, ka mēs esam pazaudējuši to signālu savam GPS-am. Tāds mazs plusiņš šai problēmai. Nākamā lieta, vēl viena mākslīga veids, kā iejaukties šī te, ir
maldināšana, un varam, palaist to video jau. Un tādā video tur Teksasas Universitātes pētnieki eksperimentu nolūkos mēģināja pārbaudīt, cik tad viegli ir šādu te, pēc brītiņa tur varēs redzēt, pie Itālijas piekrastē bija 80 miljonu vērta jahta, un viņai, protams, ir 80 miljonu vērta arī visa navigācijas iekārta, cik tad vienkārši būtu viņu, tā teikt, apmānīt un sākt sūtīt viņai nepatiesu lokāciju. Un ticēsiet vai ne, viņiem tas izdevās. Ja? Tad tos mēs redzēsim tādā video, kā no sākuma notiek komunikācija ar satelītiem, un viņš turas uz vajadzīgā nepieciešamā kursa. Savukārt pēc īsa brītiņa pētnieki sāk iedarbināt savu aparatūru un sāk sūtīt maldinošo šo te signālu, kurš ir tieši tādā pašā intensitātē, tieši visi tur tādi biti un visi pārējais, kas ir vajadzīgs ar visu, kas nepieciešams signālā. Un tad, kad viņi jau bija nodrošinājuši stabilu šo komunikāciju, tad navigācijas sistēma vēl joprojām neuztver, ka kaut kas ir noticis, jo viņi ir sajūta, ka viņi saņem signālus tādus pašus kā parasti. Tad, kad komunikācija bija nodrošināta, tad viņi sāk ieviest un sāk stāstīt, ka, ziniet, jūsu kuģītis, jūsu jahta atrodas nedaudz citur. Un, ja man navigācija saka, ka es sāku atrasties kaut kur citur, ko es daru, es mainu kursu. Un tādā veidā tika nosacīti nolaupīta šī te jahta. Tas, protams, bija eksperiments, tur cilvēki visu, kā teikt, viss bija sarunāts, viss bija skaidrs, kas notiek, bet idejas, ka šādā veidā mēs varam nosacīti nolaupīt kuģi, nemaz neuzkāpjot uz tā klāja, kas nodrošina šo te kontroli. Tad tādas problēmas mēs esam iezīmējuši ar mūsu GPS. Un, tad kā no tā visa izvairīties, ir tīpaši no šī pēdējā, no kur iespējams ir visgrūtāk izvairīties, jo tā kā, mūsu tas GPS aparāts nekad nepateiks, ka viņš saņem tos nepareizos signālus. Tāpēc nedrīkst, ja ir ļoti svarīgi mūsu visas navigācijā, mūsu pozīcija un tā tālāk, ievērot mūsu kursu, mums ir svarīgi uzticēties ne tikai vienam sensoram, bet vairākiem sensoriem. Šī gadījumā par to piemēru, kas bija no tā eksperimenta, tur viņi skaidri varēja redzēt par to, kad viņi mēģināt uzturēt taisnu kursu, bet patiesībā jahta griežas, var sakot, viņi reāli jūta, kā tā jahta tur griežas dēļ tā maldinošā signāla. Tā mums ir nepieciešami citi sensori, kas mums stāstīs par to, ka vai mēs mainamies, vai mēs nemainamies, un vai mūsu pozīcija ir tā, kur mēs domājam, kad mēs esam. Un viena tāda lieta, kas ir magnētiskais lauks, un mēs jau sen esam izmantojuši kuģošanā tādu lietu kā kompass, lai saprastu, kur mēs atrodamies. Un tas būtu jau viens papildus līdzeklis, kad mēs saprastu, vai mēs griežamies, negriežamies un kur mēs atrodamies. Kompasam ir ierobežota precizitāte, cik viņš ir spējīgs izsekot tam magnētiskam laukam. Un vēlreizībā viņš pat seko tikai vienai magnētiskā lauka virziena komponentai, jo tas patiesībā ir vektors. Un viņš atrodas šeit trijās dimensijās. Mums nav magnētiskais lauks, šeit nav tikai horizontālā plaknē, bet viņam ir trīs komponentes. Tad šādi izskatās viena simulēta karta par to, kā izskatās šī viena ziemeļu dienvidu komponente magnētiskam laukam. Ja mēs varētu šādas te kartas uzsimulēt arī uz pārējiem, tad mēs varētu jau pēc šī te magnētiskā lauka vektora sākt sekot savu pozīciju. Jo šīs te kartes ir nosacīti fiksētas, un mēs drīkstam viņām uzticēties. Kur ir problēma, kāpēc es nevaru izmantot savu kompasu, viltīgu 3-asu kompasu, lai šādi te sekotu līdzi. Izrādas, ka tās izmaiņas šī magnētiskajā laukā ir ārkārtīgi niecīgas, un tāpēc ar tādu nosacīti parastu kompasu šīm te izmaiņām nevar izsekot līdzi un nepieciešama daudz augstāka precizitāte. Un šādu augstāku precizitātes kompasu mums var sniegt tādas lietas, ko sauc par NV centriem. Un tad tās ir tās lietas, ko mēs pētam Lāzercentrā pie mums laboratorijās. Un tad īsi par to, kas tie tādi NV centri ir, jo tas tāds nedaudz mistisks nosaukums.
tie patiesībā ir defekti cietvielā. Konkrētā cietviela ir dimants. Dimants sastāv no oglekļa atomiem. Un tad, kad mēs tādā precīzajā kristāla režģī, kas ir dimanta kristāla režģis ar visiem saviem oglekļa atomiem, vienu oglekli izņemam ārā, otru oglekli izņemam ārā, un viena no tiem oglekļa vietā ieliekam slāpekli, un otru atstājam tukšu. Tad šādu kombināciju, kur ir tukšums, kopā ar šo te papildus slāpekļa atomu, sauc par NV centru, ja, no viņu ķīmiskā elementa apzīmējuma. Šīm te. Tādi viņi izskatās dabā, šie te dimanti un paraugi, ar kuriem mēs darbojamies, viņi nav pārāk lieli, bet neskatoties uz to, ar viņiem ir iespējams nomērīt gana daudz un gana precīzi. Šeit ir tas schēma, kas raksturo fizikālos procesus, kas tur norisinās, un kāpēc NV centri varētu būt labāki par vienkārši brīvi rotējošu kompasa adatu, laika ierobežotības dēļ un tam līdzīgi. Šeit detaļās nedošos, bet tas, kas mums ir jāsaprot, mums ir divas svarīgas lietas. Es atvainojos, trīs svarīgas lietas, kas būs nepieciešams. Mums ir nepieciešami paši NV centri, respektīvi, ar ko mēs iedarbosimies. Otra daļa ir tā, kur mēs spīdinam gaismu virsū, ja, tad mūsu signāla uzturētais un informācijas nesējs būs gaisma. Un trešā daļa ir magnētiskais lauks, un vēl drusciņi viņam tur palīdz tādi mikroviļņu raidīšana. Tad trīs komponentes - gaisma, pati viela un magnētiskais lauks. Tas ir tas, uz kā darbojas šīs te lietas, un tad mēs varam iegūt kaut kādu signālu, ja, kurš mums ir atkarīgs no šī te pieliktā magnētiskā lauka. Un tādā brīdī, kad mēs esam rūpīgi izpētījuši visus šos te fizikālos procesus, ja, kāpēc tur tie pīķi veidojas tieši tā, un ja mēs to lauku pieliekam nedaudz citā virzienā un tā tālāk un tā joprojām, un mēs rūpīgi saprotam, kā mainīsies mūsu tas signāls atkarībā no tā mūsu zināmā pieliktā magnētiskā lauka. Tad mēs tagad varam mūsu vidi, mūsu NV centrus aiznest citur, uzspīdināt atkal viņiem to gaismu virsū, iespējams pielikt vēl nedaudz kādas mirkruviļņus krāt, bet tās jau ir iespējams nedaudz nianses, ja, un ielikt viņus mūsu nezināmajā magnētiskā laukā. Apskatīties, kāds tur izskatās tas signāls. Un tad, kad mēs ieraugam šo te signālu, sakarā to, ka mēs zinām specifiski kādi procesi un kāds magnētiskais lauks rada šo te signālu, mēs varam pateikt, kāds magnētiskais lauks tad ir tur, kur mēs to nezinājām. Un tad pavisam nobeigumā un īsās minūtēs, kas man ir palicis, es vienkārši iezīmēšu šeit to, ka NV centri nav vienīgais, kas kādi kvantu sensori var eksistēt un tā tālāk un tā joprojām. Un pēc viņu potenciāliem pielietojumiem. Ja? Tad šeit nedaudz ir fokus uz to daļu, kas saucas magnetometrija, jeb magnētiskā lauka mērīšana un alternatīva cita vide, lai mērītu un uztvertu magnētisko lauku ar ārkārtīgi augstu precizitāti. Un tad, kad es saku ārkārtīgi augstu precizitāti, tad mēs visi apmēram saprotam, kāds ir Zemes magnētiskais lauks. Ja? Tad tas magnētiskais lauks, ko ļauj uztvert šādi te kvantu sensori, ir nevis 1000 reizes mazāks magnētiskais lauks, nevis miljonus reizes mazāks reizes, bet miljards un vairākas reizes mazāki magnētiskie lauki. Tādus mēs varam uztvert. Un kā alternatīvu NV centriem, kas mums bija tādā dimantā, kas ir cietviela, var izmantot gāzveida atomus. Un tiem atomiem izrādās, ka arī ir gana laba precizitāte, kas viņiem paver potenciālus pielietojumus, un šeit jau nedaudz varbūt pasteidzoties uz priekšu, pielietojums medicīnā. Tāpēc es ļoti nopriecājos par to iepriekšējā jautājumā, pie iepriekšējā runātāja, vai kvantu tehnoloģijas atradīs pielietojums arī medicīnā. Pilnīgi noteikti kvantu sensori jau tur ir, un mēs mēģinām atrast jaunas efektīvas veidus, kā to tehnoloģiju visu pilnveidot. Šeit ir divi startupi, kas ir no ASV, ja, kuri aktīvi šādus te atomu magnetometrus jau mēģina izveidot viņu kompleksus un pielietot, lai reģistrētu smadzeņu darbības radīto magnētisko lauku. Un tad, lai saprastu to, ka mēs varam
ne tikai uz zemes problēmas risināt, bet mēs varam mēģināt arī kaut kādas lietas ārpus zemes virsmas risināt, tad šādus te magnetometrus var padarīt gan kompaktus, gan energoefektīvus, un tad viņi kļūst ļoti interesanti priekš kosmosa izpētes, un tādi arī jau pirmie ir sūtīti. Šī ir Cassini zonde, kas pētīja, ja es pareizi atceros, Saturna dažādas īpatnības, tā skaitā viņa magnētisko lauku, un šis ir mūsu lāzercentra radītais prototips sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru. Jā, tas bija īsumā ātrumā viss. Paldies! Paldies, Saturn! Paldies! Man ir tāda sajūta, ka tavas lekcijas laikā šeit zālē un arī mūsu attālinātie skatītāji sēdēja un uzmanīgi klausījās, kur varētu atrast kādu piekasīšanās punktu. Tad man ir vairāk. Jā, ļoti labi. Jā. Jā. Tātad, kas ir ar magnētiskajām vētrām? Ļoti labi. Viss ar viņām ir precīzāk. Vai viņas traucētu navigācijai? Noteikti traucētu. Jā. Tas būtu jāņem papildus vērā tajā brīdī, kad mēs viņu sāktu lietot. Ja? Tad šī ir tehnoloģija, kas nosacīta vēl pilnveidojas, vēl briest, ja? Un tad atbilstoši ir dažādi scenāriji, kuriem tad mēs gribētu laist viņus cauri. Šeit vienkārši tas bija parādīts kā kontrastā ar to daļu, kur mums nav GPS. Nav tā, ka viņa ir, tā teikt, nezinu, muļķdroša vai visu situāciju aptveroša. Viņai noteikti būs kaut kādas savas nepilnības. Bet, ja mēs runājam par to navigāciju, tad tur tā specifiskā lieta ir tāda, ka jo vairāk man ir sensori, jo vairāk man ir informācijas, kas man stāstīs, kur es atrodos, kas man notiek ar manu kuģi vai vienalga, kur es atrodos, jo man labāk būs. Ja? Ja es redzu, ka man magnētiskā lauka traucē manai magnētiskā lauka mērītājiem, tad varbūt es varu šoreiz ticēt tam GPS-am. Ja es nevaru tam, varbūt es varu vēl citiem sensoriem skatīties pēc citām lietām. Varbūt mēs varam ierēķināt magnētisko vētru tajā brīdī, kad viņi notiek, un tādā veidā neutralizēt. Jā. Labi. Kādas priekšrocības šai tehnoloģijai pret navigāciju pēc gravitācijas lauka, vai arī gravitācijas laukam nav izstrādājams gana labs kompass? Precīzi salīdzinājumā nav, bet man šķiet, ka es jau tagad dublēšu savu atbildi, jo stāsts ir par kompleksu. Ja? Tātad šis nav viena lieta, kas var aizstāt, es nezinu, visus citus. Vai joprojām vajadzēs skatīties kompleks, un noteikti būs kaut kādas situācijas, kur citi, kā es saprotu, pātrinājumi, mērītāji, noteikti viņiem būs kaut kādas priekšrocības attiecībā pret šo, un varbūt pat vēl kaut ko. Protams, ka daļa no tiem jautājumiem ir atbildēta, bet drošības pēc, lai nedodies mums nepiekasās. Jā, lūdzu. Bez zemes magnētiskā lauka, zemes magnētiskais lauks arī mainās līdz pāris desmitiem nanoteslu diennakts laikā. Kā garantēt, ka dotā karta ir pareizi jāmēra ar tādu precizitāti? Jā, tur par to, cik strauji mainās zemes magnētiskais lauks un tā karta, ko es parādīju, un tam līdzīgi, kad viņa nav stacionāra, viņa mainās, bet ja mēs varam, tas atkal ir jau cits pētniecības nozara, kas varētu precīzi prognozēt, kā viņa tad mainītos. Tad, ja mēs varam, pat ja mums tas magnētiskais lauks mainās, varbūt mēs varam visu laiku atjaunināt arī savu to karti. Un tad mēs vēl joprojām varam viņai sekot līdzi. Savukārt, ja tas, nezinu, mēs bišķiņi iepaliekam, tad vēl joprojām tas ir, ja man ir šis te, nezinu, novecojusi karte, tad tas ir vēl joprojām labi, ka man tāda ir, nekā ja man nebūtu vispār karta un es vispār nezinātu, kur es atrodos. Vai tu jau esi pieredzis atbildēt uz visiem iepriekšējiem jautājumiem? Nē, bet uz jautājumiem nē, jo diskusijas ir bijušas, nezinu, ierobežotas tik, cik viņas ir, un jautājumi vēl joprojām ir daudz, bet kaut kāda informācijas apmaiņa notiek, un tā kopējā doma, protams, man sāk veidoties. Jā, jo gal galā, cik tad ir to cilvēku, kas var piedalīties pilnvērtīgi tādās diskusijās, vai ne? Jā, paldies tev! Aplaus!